Labdien, mežāži! Klāt februāris un skatīsimies, ko taro vēsta. Kopīga enerģija. Jūsu enerģija šajā mēnesī saistās ar citiem cilvēkiem, ar citu informāciju, ar mācībām, ar izglītību, ar kopā būšanu, ar darbošanos grupā un ar iespējams jaunu, interesanta izziņas avotu atrašanu. Esiet vērīgs, esiet uzmanīgs, esiet mazliet pieticīgs. Tas mežāzim nav grūti, tās ir visas mežāžu īpašības. Un palūkojieties ar pietātu, ko apkārtējā pasaule jums piedāvā, jo šajā mēnesī iespējams jūs atradīsiet kādu lielisku grāmatu, kādu skolotāju, kādus kursus, kādu nodarbi, vai gluži vienkārši nonāksiet pie kādas atklāsmes, kas jums iespējams rādīs ceļu ilgākam laika posmam, ne tikai februārim. Tātad, jebkura atrašanās kopā ar citiem cilvēkiem un mācīšanās, mācību zināšanu nodošana arī apkārtējiem, tas varētu būt ļoti, ļoti vērtīgi šajā mēnesī. Tāpat neaizmirstiet par garīgajām praksēm, par reliģiju, par ticību, par visiem tiem rituāliem, kurus jūs mēdzat ikdienā piekopt. Un varbūt esat ilgstoši jau domājuši par to, ka es gribu kaut ko uzsākt tādu interesantu. Darbs mežāži. Darbs ir tā kā mazliet apstājies vai arī prasa pauzi. Iespējams, ka daudz no mežāžiem ļoti daudz enerģijas un spēku iztērējuši jau gada pirmajā mēnesī, februārī, varētu kļūt mazliet mierīgāki, nesteidzīgāki. Gribētu teikt, 9 reizes apdomā un tikai tad dari. Ja, tā kā lielāks akcents ir uz sajušanu, izpratni, novērošanu, pārdomāšanu, ja, un arī tajā gadījumā, ja kādam no mežāziem, un mežāziem, protams, ir ļoti svarīgi karjeras izaugsme un viss, kas notiek darbā, ja, kaut kas ir apstājies, kaut kas ķerās, kaut kas notiek ne tā kā vairs vajag darbā, vai gluži vienkārši rokas neceļas strādāt, tad uzskatiet to mazliet par zīmi, lai pārdomātu, cik daudz es esmu iekšā tajā visā, ko es daru, cik tas nes gandarījumu, prieku un vai tas vispār man ir vajadzīgs. Tātad šī stop vai palēnināšanās sajūta ir tāda kā vajadzība pameklēt galveno ceļu, pameklēt galveno nodarbošanos, iespējams paņemt kaut kādu informāciju vai kaut ko pamācīties klāt. Ja, ja jūs ejat pa savu darba ceļu vienkārši tā kā vilciens no stacijas uz staciju, jau zinādam, kur būs nākamā, tad šeit tāda maza pauze nāktu par labu, lai pārdomātu, vai ir nepieciešama, teiksim, tieši tā nākamā stacija. Varbūt, ka es esmu ekspress un nedaudz ātrāk. Nevis darbs, bet attiecības, privātā dzīve. Privātā dzīve, jā, un romantiskās attiecības. Mežāži. Šeit gan viss ir mierīgi, sakārtot rāmi un tā kā līdz šim. Gribētos teikt, ka lielākais akcents attiecībās tiks likts uz kādām naudiskām lietām, iespējams krājumu veidojumiem vai šo krājumu tērēšanu. Dažām labām mežāzim gribēsies krietni labiekārtot savu dzīvesvietu, to dzīvesvietu, kur jūs dzīvojat kopā ar savu partneri, vai dāvināt dāsnas dāvanas, vai piedāvāt skaistu ceļojumu, vai nopirkt zemes gabalu, vai kādu nekustamo īpašumu. Katrā ziņā šeit ir tāda stabilitātes, drošības un sakārtotības sajūta attiecībās. Ir labi tā, kā tagad ir. Negribu neko mainīt, nav vēlēšanas neko mainīt. Vienīgais, ka šeit varētu šī naudiskā lieta mazliet kādu no ģimenes varbūt sērcināt. Pieņemsim, ja šī ir pentekļu karaliene, tad es pieļauju, ka sieviete ļoti daudz iegulda, pieņemsim, dāvina skaistu dāvanu savam partnerim, un tajā pašā laikā viņa ir mazliet tā kā sarūktināta, ka partners vispirms nedāvina viņai neko atbilstošu. Tiem, kas meklē pašreiz jaunu partneri, tad tā ir iespēja satikt pietiekami turīgu, interesantu sievieti vīriešiem. Tā varētu būt gan vajadzība šo sievieti aplidot, iesaistīt, ieinteresēt, mēģināt pārliecināt sev par labu, jo pentekļu karaliene savā būtībā ir tāda, kas mīl paskatīties, kas viņai tiek piedāvāts. Jā, viņa ir diezgan arī nekustīga, un sievietēm, kas savukārt meklē partneri, šī kārta varētu nozīmēt, ka paraugieties, vai partneri, ar kuriem jūs
iepazīstieties šajā mēnesī, neprasa no jums pārāk daudz resursu, pārāk daudz enerģijas, pārāk daudz iesaistīšanās jau pašā sākumā. Tā kā tāda maza, nezinu, tāda atsaucība. Pavērojiet vienkārši, ja? Un tagad padomas mežāžiem. Jā, tik skaista kārtas, tātad atcerieties par labajiem laikiem, atcerieties par bērnību, vēršieties pagātnē, paskatieties bildes, fototēlus, video un pasildiet sirdi pie pagājušajiem notikumiem. Protams, ka šeit ir arī burvīgi kucēni, tātad iespējams, ka jūsu mājas mīluļiem ir kaut kādas speciālas, labas lietas, varbūt kāds grib iegādāties mājas mīluli, ja, vai kāda jubileja nopietna mājas mīlulim. Tādas pārdomu pilnas kārtas šajā mēnesī mežāžiem, lai izdodas atrast to īsto kopsaucēju, kas padara jūsu februāri lielisku. Uz tikšanos!